Labdien! Mēs esam kuplākā skaitā, bet ne tik kuplā skaitā, kā mēs gribētu būt, kā es gribētu redzēt. Īstenībā būtu baigi pateicīgāk, ka jūs slēgtu kameras iekšā, tāpēc, ka tas ir stipri foršāk runāt ar cilvēkiem, kam ir kameras iekšā ieslēgtas, un tad līdz ar to ir foršāk un personīgāk. Un tas arī uzreiz ir tāds foršais variants, ka tiešām jums tas interesanti, tas patīk. Principā šodien mums ir par visu foršo feino, tas ir atskaites. Atskaites pārskati, gan atskaite, gan ienākuma deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem 1. ceturksnis. Mani sauc Linda Miezīte. Noteikti jūs ne pirmo reizi esat redzējuši mani un klausījušies mani šī gada griezumā un pagājušajā gadā. Tā kā ejam uz priekšu cauri slaidiem. Ja kaut kas nav skaidrs vai kaut kas nav saprotams, droši jautājiet. Mani visi jautājumi ir ielikti pēc iesūtīšanas kārtībā. Vai ko es dalos? Es dalos ne no tā, ko man vajag. Te ir mani kontakti, telefons un e-pasts, konsultācijas@mākslinieki.lv. Es ceru, ka mēs tiksimies arī nākamajā sezonā un varēšu jums palīdzēt ar šīm neskaidrībām, kas jums rodas radošiem cilvēkiem. Man ir patiesi prieks bijis jums skaidrot un sniegt šo informāciju. Kas tad ir paveikts par šo periodu? Es mazliet iemetīšu, ir ļoti daudz un radošas un labas lietas ir bijušas, dažādas lietas esat jautājuši. Manuprāt, ka šis ir 15. seminārs, kas mums ir bijis, un ir ļoti daudz konsultācijas bijušas, ļoti gan individuālās, gan rakstiskās uz e-pastu, viņi esat rakstījuši, un arī gan fiziskām, gan juridiskām, kas ir NVO sektorā biedrības nodarbinājuma arī sniegtas šīs konsultācijas. Tā kā es ceru, ka jūs uz šo jautājumu esat apjautuši, kas jūs esat un kādā statusā jūs esat. Es ceru. Ja neesat, tad tiksim galā un sapratīsiet, kas ko kā ir, lai jums būtu vieglāk strādāt un dzīvot un atskaites iesniegt, jo katram ir jādara savus darbus. Man patīk nodokļi, grāmatvedība, skaidrot jums šīs lietas neskaidrās, savukārt jums patīk radīt radošas lietas un foršas lietas, un es pirms gada pat nedomāju, ka es būšu ar jums. Tā kā superīgi. Lūk. Un es ceru, ka autors, kas ir jautājumu iesūtījis, ir pie mums. Jautājums ir, kādi cipari jāiekļauj mikronodokļu deklarācijā, kādi izdevumi jāiekļauj iekšā, vai komisijas maksas jāiekļauj vai nav jāiekļauj, vai ir jāveido šīs saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu žurnāls. Ko darīt, ja nesakrīt darba devēja norādītie cipari, un tie žurnālā, iekļautie žurnāli, es ceru, ka autors ir šim. Ja nav, jums pašiem būs pārējiem interesanti paklausīties, tāpēc, ka šeit ir tāda buķete ar to jautājumu, tur ir viss, pilnīgi viss, ko mēs varētu vispār iedomāties no grāmatvedības saimnieciskajai darbībai. Bet mēs solīti pa solītim atšķirināsim to visu. Vēl ir ko darīt, ja darba devējs tomēr nav nomaksājis nodokli pēc līguma, kas jādara, kad neesmu pamanījis, kad pārskaitīta visa summa. Vai deklarācija pati sarēķina starpības. Kādi ir procentu maksājumi pa grāmatām, ja līgums noslēgts 20. gadā, vai jāiekļauj žurnālā un jānomaksā nodokļi. Šeit ir ļoti liels kokteilis, un es mēģināšu atrisināt to jautājumu, jo mēs strādājam tie, kas ir kāds, kas ir pirmo reizi, vai visi ir kādreiz bijuši pie maniem.
Jūs čatiņā arī varat ierakstīt droši, jo, ja jūs kaut ko neredzat vai nesaprotat vai nedzirdat, tad arī varat pateikt, uzrakstīt. Ir kāds, kas nav vispār neko dzirdējis no manis? Jā, Roberta, tad, varbūt tās padalies, kurā jomā tu esi, vai tu esi jautājumu uzdevis? Es esmu jautājumu uzdevis. Es esmu uzdevis to jautājumu par biedrības gada pārskatu, jo es ļoti ilgi nevaru saņemties ar to tikt galā, un es ceru, ka tu mani iedvesmosi to beidzot izdarīt. Jā, es vēl kaut kas man ir Nē, tas ir ļoti labi, ka padalies, tāpēc, ka man tavs jautājums ir pašās beigās. Bet es ieteiktu tev paskatīties noteikti decembra raidījumu, kas bija, tur būs ļoti detalizēta, manuprāt, decembrī bija pa biedrībām, vai novembris, decembris vai janvāra sākums, un tur ir ar visām žurnāliem, ar visām šīm te atskaitēm formām. Bet es pastāstīšu īsi, kā to var izdarīt pašās beigās. Bet par šito jautājumu, kas ir uzdots, sākam šķetināt viņam no vienas puses. Ceru, ka arī pārējiem būs interesanti. Lūk, ja mēs esam saimnieciskās darbības veicēji, un mēs esam reģistrējušies kā mikronodokļu maksātāji, tas nozīmē to, ka mēs maksājam 25% no summas, kas mums ienāk kontā. Bet jāatceras jums visiem, tie, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, jums nepietiek tikai ar to, ka jūs noslēdzat līgumu ar organizāciju, ar SIA, ar fizisko personu, kam jūs sniedzat pakalpojumu. Jums obligāti kā saimnieciskās darbības veicējiem jāizraksta ir rēķins. Un rēķins ir pamats. Jā, Robert, vai nenoņēmi rociņu? Jā, skaidrs. Es nemāku noņemt. Vienkārši aizēju uzspiet virsū, tur, kur tu uzliki, tur, kur ir... Nekas, lai stāv. Viss kārtībā. Lūk. Tā, es aizlecu pāri. Es aizlecu. Lūk, un visiem jābūt ir rēķinam. Rēķins ir pamats. Uz kā pamata organizācija var pārskaitīt jums naudiņu. Un, ja apgrozījums ir līdz 25,000, jūs maksājat un rēķinat 25%, un ja pārsniedz tas apgrozījums no pagājušajā gadā no 1. jūlija, šogad mēs sākam no 1. janvāra rēķināt jaunu aprēķinu, jaunu tabuliņu varam ieviest un skatāmies, ka mums rēķinu kopsumma sanāk tie 25,000. Ja pārsniedz, tad ir jāsaka, un pašiem sev jāpasaka, ka tur ir jāmaksā 40%. Nākamā daļa, ko tad jūs iesniedzat atskaiti, ir valsts sociālās apdrošināšanas darbs, ko viņi sarēķina jums sociālās iemaksas un ienākumu nodokļu. Tas jums pašiem nav jādara, un to parūpējās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Kas mums notiekās ar žurnālu? Ar saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālu. Šis attiecas uz jebkuru saimnieciskās darbības veicēju. Ir minusgrāmatu noteikumi, kas regulē, kādā veidā mēs uzskaitam vienkāršajā ierakstā grāmatvedības lietas. Un ir tāds 4. pants, 4. punkts, kurš nosaka, ka, ja mums ir saimnieciskā darbība, tad mums jāved tāds saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnāls, papīra formātā vai elektroniski. Biedrībām arī tās, kas darbojās līdz apgrozījumam 40,000, šogad 100,000, arī ir naudas plūsmas žurnāls, kurā var veikt šo te uzskaiti. Bet 4. punkts nosaka, ko? Tas attiecas tikai uz saimnieciskās darbības veicējiem, kad saimnieciskās darbības veicēji, kuri visu dara tikai caur konta izrakstā, viss notiek. Ienāk nauda, iziet nauda, samaksājam, viss notiek caur kontu. Mēs varam netaisīt to saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālu, mēs to varam izdarīt šo te aprēķinu uz šī te konta izraksta pamata, un līdz ar to mums nav jāpāraksta
šajā te žurnālā. Bet ir plusi un mīnusi. Ir plusi tādi, ka mēs varam forši attaisīt to žurnālu, paskatīties, kurā ailītē mums cik sanāk, un viegli sataisīt atskaites. Protams, arī Excelī mēs varam pārlikt konta izrakstu un savilkt šos te galus, un tad katru mēnesi gada griezumā paskatīties, cik mums kas sanāk. Tas ir jums jāizvērtē pašiem. Ja jums parādās uzreiz tādi izdevumi, kuri jāsadala, 70%, 30%, 50%, tas varētu attiekties uz automašīnām, uz transporta izmaksām, tas varētu attiekties uz kaut kādiem izdevumiem, kas jums attiecas uz māju un uz saimniecisko darbību, uz privātajām vajadzībām un uz jūsu darba vajadzībām, ja jūs krājat čekus. Ja jūs nekrājat čekus, jo jums ir tikai ieņēmumi kā autoriem, principā jūs varat iztikt ar to 4.1 punktu un tikai ar konta izrakstiem, ja jums nav ieņēmumu skaidrā naudā ar kvīšu grāmatiņas kvītiņām. Tad jūs varat iztikt bez šiem te žurnāliem. Žurnāli, manuprāt, kad arī mums ir mākslinieka.lv mājaslapiņā, kur ir mani visi ieraksti par semināriem, arī pielikti kā paraugi. Tur var jūs arī elektroniski paņemt un paskatīties. Tā kā, un mikronodokļu maksātājiem. Šeit sanāk tā, ka, ja mēs taisam atskaiti pa 1. ceturksni 2020. gadam, mēs nomainām šeit gadu 2022, ieliekam brimbulīti 1. ceturksnis, un paņemam, savelkam, cik mums ieņēmumu katru mēnesi ir, un ieliekam šīs te summiņas mēneša apgrozījumos. 1. mēnesis, 2. mēnesis, 3. Nodokli pats viņš sarēķinās. Un jums nav jāsatraucās par to, ka kaut ko nesapratīšu, kas notiekās. Jums patiesībā mikronodokļu maksātāji nav tik traki ar tiem izdevumiem. Ir viņi, ir, nav, viņi nav. Bet ja ļoti, principā pa lielam jums tā visa summa, kas jums ir, viņa aiziet kā alga, tā saņemtā summa mīnus nodoklis, principā tā atlikusī summa aiziet kā alga. Un līdz ar to vairāk mums pat ailīte, kura alga vairāk neparādās, jo principā tad, kad jūs ietu Latvijā LV, paskatītos savu sociālās apdrošināšanas iemaksu, to aprēķinu, redzētu, cik jums aiziet uz sociālajām iemaksām, kā mikronodokļu maksātājiem. Šitas ir pats vienkāršākais, manuprāt. Izdevumi, ja jums ir, jūs varat viņus krāt un likt, bet tam nav būtiskas nozīmes, tas jums praktiski neko neietekmē. Ja jums ir naudiņa, ienāk kontā, es ieteiktu, ko izdarīt, noteikti nodalīt kontus. Ir saimnieciskās darbības konts un ir privātais konts. No saimnieciskā konta pārskaitām kā algus savu privāto kontu, lai nav tā, ka jums ir ļoti daudz privātās lietas, ieskaita mamma, ieskaita dēls, ieskaita tētis, un visa nauda kopā vienā katliņā. Un tad būs ļoti, ļoti grūti pierādīt, ka tiešām tā nav saimnieciskās darbības ieņēmuma izdevumu kaut kādas darbības. Tā kā nodalam savus privātos kontus no saimnieciskās darbības kontiem. Tas ir par šo. Nākamā jautājuma daļa bija, kā pārliecināties, ka kāda organizācija nav kaut ko izdarījusi. Šeit es esmu izvilkusi jums ēdēs sistēmas bildi, krāsaini raibi un nesaprotami, bet es izstāstīšu. Mēs esam iegājuši savā ēdēs sistēmā, tā ir manējā ēdēs sistēma. Ir tāda lieta, ka jūs skatāties, jums te ir tāda sadaļa sākums, dokumenti, saraksti ar valsts dienestu, maksājumi, citas sistēmas pārskati. Un mans ieteikums jums pirms taisīt gada ienākumu deklarāciju jebkuram autoram, fiziskai personai, saimnieciskās darbības veicējiem, jebkuram. Vienkārši pārliecināties, kas tad jums tur ir nodeklarēts, ko citu uzņēmumu ir nodeklarējuši. Ejam uz pārskatiem, kreisajā maliņā ir tāda sadaļa pārskati. Veram vaļā viņus, parādīsies tāds ieraksts šeit, kur ir visi šie te
saraksti ar kādām informācijām jūs varat redzēt no valsts ieņēmuma dienesta. Un ir tāda pati pirmspēdējā ailīte informācija par darba periodiem nodokļiem. Tā, ka jūs attaisat viņu vaļā, tad jums parādās vesels saraksts ar dažādām lietām, ko jūs varat paskatīties un pārbaudīt. Te ir pēdējais ienākumu izmaksātāju iesniegtie paziņojumi par fiziskai personai izmaksātām summām. Un tā ir tā aile, kur jums ir baigi svarīgi tieši tiem, kuriem ir autora atlīdzība, kuriem ir saimnieciskās darbības ieņēmumi, kuriem ir varbūt pat arī pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, varbūt ir arī tāds variants, ka jums vēl 20. gada autora atlīdzības bijušas pagājušajā gadā. Varbūt jums ir hārdots kaut kāds personīgais īpašums, varbūt ir bijušas slimības lapas, varbūt vēl kaut kas ir bijis. Te es ieteiktu ielikt ķeksīti, uzklikšķināt uz viņa, tad atverās pārskats, ieliekot gadu, jūs uzspiežat pieprasīt pārskatu, un jums atverās viss tas, kas jums ir saradies. Es jums iedodu vienkārši piemēru, kā tas izskatās. Nesbrīdīties, ka te ir veseli čupa skaitļi un vispārējais. Man interesē vairāk tas pārskats. Te ir pārskats ar ailītēm, ar cik dažādi ienākumi jums ir bijuši. Te būs nodokļu maksātāja numurs, kas jums ir deklarējis tos ienākumus. Tad jums būs nosaukums, juridiskā adrese, un te ir tā svarīgākā lieta, par ko. Tā ir darba alga, uzņēmumu līgumi, autora atlīdzības te var būt, un slimības lapas, un jūsu saimnieciskā darbība. Un te ir svarīgi saprast, vai jūs varat identificēt visas summas, ko jums kāda organizācija ir maksājusi, vai jums sakrīt tas cipars vai nesakrīt. Svarīgi ir šis 5. kolonna un periods, par kuru, un ir izmaksātā summa. Šai summai, ja te būtu saimnieciskā darbība, šai summai, ja te būtu, piemēram, darba algas vietā saimnieciskā darbība, tad šīm summām, kur jūs saskaitītu no saimnieciskās darbības, jums būtu jāsakrīt ar jūsu gada ienākumu deklarācijas D3. Paskatīsimies, kura tā aile ir, bet tur, kur saimnieciskā darbība. Ja viņa nesakrīt, ir 2 varianti. Kāda organizācija nav nodeklarējusi kaut ko un izmaksājusi, tad jūs zvanat organizācijai un sakat, kāpēc jūs neesat nodeklarējuši, jo jums jāuzrāda tās summas, kas jums ir pārskaitītas, bet te ir vairākas lietas. Ja jums ir saimnieciskā darbība, viņai jāsakrīt, jo jūs esat izrakstījuši rēķinu, un viņi jums ir samaksājuši, un viņi deklarē, ka ir samaksājuši. Tam vajadzētu sakrist, varētu būt kaut kādas nobīdes uz to, ka gads beidzas, gads sākas, viņi ir pārskaitījuši, bet jūs vēl neesat saņēmuši. Tur tādas nobīdes varētu būt. Un te jums svarīgi vienkārši salīdzināt. Vienkārši šo te pārskatu var izdrukāt un vienkārši salīdzināt, kas sakrīt, kas nesakrīt. Ja kaut kādas nesakritības ir, tad tā jūs varat paskatīties, kas ir, kas nav. Un pašās beigās, tur, kur ir 23. aile, jūs varat redzēt, cik ir samaksāts ienākumu nodoklis. Par to summu jums nevajadzēs maksāt papildus nodokli. Tas jums ies mazumā. Tā, šitas bija skaidrs, vai šitas ir baigais sajukums? Kāds varbūt jautājums ir? Jo mums visām organizācijām, biedrībām, jebkurai organizācijai, par to, ka mēs esam saņēmuši no saimnieciskās darbības veicēja, no autora atlīdzības izmaksas, mums jāiesniedz fiziskām personām izmaksātas summas atskaite. Pagājušajā reizē, kad mums bija seminārs, es stāstīju detaļās, kā atšķirās atskaites, kā atšķirās pārskati. Ja kādam vajag, to var noskatīties iepriekšējā reizē. Lūk. Un tagad mēs nonākam līdz gada ienākumu deklarācijai. Šai te ailē, kas ir no saimnieciskās darbības, es sākšu drusku no te vairākas lietas saliktas.
Te ir kopējā gada ienākuma deklarācijas ailes, kopējā tabula tāda. Tā ir gada ienākuma deklarācija. Ir divas iespējas. Es jums ieteiktu izvēlēties detalizēto informāciju, tāpēc, ka gada ienākuma deklarācijā sajiet mums visi cipari, kas mums ir bijuši gan no darba algas, gan no autora atlīdzībām, bet no autora atlīdzībām, kas ir bijušas līdz 1. jūlijam. Tālāk mums ieiet iekšā šeit pārdotās mantas, pārdotie dzīvokļi, pārdotās personīgās lietas. Ieiet mums arī medicīnas un mācību izdevumi. Zobārstniecība mums arī šeit ieiet. Viss, kas mums ir bijis, kas mums kā cilvēkiem ir varējis būt noticis. Šeit mums arī ieiet iemaksas pensiju privātajās fondos, ziedojumi, bērnu pulciņi. Šeit viss sajiet kopā, bet ir tāda aile D3. D3 ir visiem tiem, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji. Un tie visi, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, man ir šeit atvērts labajā pusītē jums tieši šī sadaļa, kas ir saimnieciskās darbības veicēji. Vajadzēs, mēs ieiesim arī EDS sistēmā un paklikšķināsimies, ja vajadzēs, ja kādam būs kaut kāda neskaidrība. Bet principā, tad, kad jūs esat saskaitījuši savus ieņēmumus un izdevumus, ieņēmumus jūs rakstat 11. ailē, un savukārt izdevumus jūs rakstat 12.1 ailē. Mums no 1. janvāra vairāk, no pagājušā gada mēs vairāk neskatāmies 80% un no ieņēmumiem arī tiesa ir atcēlusi šos niansi, kas bija, kad bija ierobežojums izdevumiem, cik var būt. Līdz ar to mums visi izdevumi aiziet uz 12.1. Un te ir divas lietas. Ir divas lietas. Tie, kas krāja čekus, tie saskaita visus savus izdevumus no čekiem, kas ir sakrājušies pa gadu. Viņi noteikti ir rakstīti saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālā. Un šajā saimnieciskās darbības ieņēmumu izdevumu žurnālā jums ir tāda aila 20. 20 prim vai 21. Tās abas divas summas jūs saskaitat, ja jums nav jāprecizē izdevumi, bet tiem, kam jāprecizē, to tā kā gan jau, ka varbūt zina, varbūt nezina, varbūt grāmatveži zina, bet principā visi izdevumi, kas jums ir pēc čekiem, ir 12.1. Tie, kas ir attiecināmi uz izdevumiem, uz jūsu saimniecisko darbību. Tie, kas no 1. jūlija strādā un darbojas kā radošas personas, un izdomāja, ka viņi nekrās tos čekus, kad viņi vienkārši piemēro šo izdevumu normu vai 50% vai 25% attiecībā, kāds autora darbs ir bijis. Tad mums ir tā, tad mums ir vienkārši, ja mums ir 25%, mēs no 11. ailes sarēķinām 25% un ieliekam 12.1. Savukārt, ja mums ir 50%, tad mēs 11. aile reiz 50% un liekam iekšā 12.1 ailē. Šitajā sadaļā. Ja jūs ieliksiet, saglabāsiet un pārbaudīsiet, visa informācija pārliks uz to galveno sadaļu, kas ir D sadaļa, un viņi parādīsies jums. Ja kaut kas nav saprotams, nav skaidrs, rakstat man čatiņā vai prasat, vai slēdzat mikrofonu un jautājat. Drīkst jautāt? Jā, droši. Sakiet, vai var būt tā, ka izdevumi ir lielāki kā ieņēmumi? Var būt, var. To drīkst atskaitē rakstīt tā? To tieši tā arī jāraksta atskaitē, jo tas nozīmēs to, ka nākamos 5 gadus, ja ir ieņēmumi, pieņemsim 10,000 un izdevumi, pieņemsim 12,000, tad mēs rakstam 10,000, mēs rakstam 11. ailē, 12.1, mēs rakstam tos 12,000. Pati sistēma sarēķinās mīnusu, un viņa viņu aiznesīs uz nākamo gadu. Nākamajā gadā, kad jūs taisīsiet atskaiti, jums apakšpusītē
apakšpusītē man nav ielikts iekšā, bet, kad jūs skatīsieties, šitien pašās beigās ir zaudējumi, kas ir no iepriekšējiem periodiem. Viņi tur parādīsies, ja būs peļņa, tā kā plusiņš, tad jums nodzēsīsies viņi nost. Viņi samazinās to peļņu. Tā kā to var darīt. 2 gadus atpakaļ to nevarēja darīt, jo bija norma, ka mums jārēķina drusku savādāk, bet tagad šobrīd to var. Pirmām kārtām dēļ pandēmijas aizpagājušajā gadā, un savukārt šobrīd, 2022. Gadam, mums tiesa ir atcēlušos noteikumus, un līdz ar to mums tas tā vairāk nav jāskatās. To 12.2 aile aizmirstiet, šobrīd viņa vairāk nestrādā. Lūk, ir 2 cipari jāieliek, 11. aile un 12.1. Tas ir priekš saimnieciskās darbības veicējiem. Tad ir tāda lieta, kas notiekās ar galveno ailu. Šitā te, kas man ir ielikta gada deklarācija, tā ir tā D forma, D atskaite, kura principā, ja jums ir ievadīta visa informācija, viņa pati salēc. Viņa pati salēc, vienīgais, kas ir jāskatās. Ja jums ir šeit 7. rindiņa, ja jums ir iemaksas pensiju fondos, un jums ir mazāk atalgojums un kopējās saimnieciskās darbības ieņēmuma un atalgojums, tad viņa var svārstīties, tad viņa būtu jāizmaina. Bet kas mums šitajā atskaitē neiet? Šitajā atskaitē mums nekādā gadījumā obligāti ir jāpārbauda D1 un D11 sadaļas, jo marta sākumā meta kļūdas uz pieteikto nereģistrēto saimniecisko darbību, viņa ielīda D1 sadaļā, bet viņai tur nav jāparādās. Un tas bija dēļ tā, ka kaut kādas kļūdas bija atskaitē un vienkārši vajag pārbaudīt ciparus. Mikronodokļa ieņēmumiem šeit vispār nav jāparādās. Ja jūs esat mikronodokļu maksātāji, šitajā atskaitē neparādās vispār. Vienu sekundīti drusku. Vienu sekundīti. Nečubrījamies. Tā, es atvainojos. Un vēl, kas neiet iekšā atskaitē, iekšā vispār neviens cipars nevarētu parādīties, ne D1, ne D11. Tas, kas saistās jums ar autoratlīdzību no 1. jūlija, tam nevajadzētu parādīties. Ja jums kādam kaut kādas problēmas vai nianses, kas jums liekas, ka nesenāk kaut kas vai kā, uzrakstat man uz e-pastiņu, kaut vai mēs varam sazūmot vienkārši ar zūmu un vienkārši iziet cauri tām sadaļām, kas jā, kas nē, kas pareizi, kas nepareizi. Bet principā tagad kļūdām nevajadzētu būt, ja jūs taisat visu no jauna. Priekšdarbi, kas jums jāizdara gada ienākuma deklarāciju taisot, tad, kad jūs sākat taisīt gada ienākuma deklarāciju, noteikti sarēķinat saimnieciskās darbības ieņēmumus izdevumus. Tālāk paskatieties, pārbaudat, cik jums ieņēmumi no saimnieciskās, no jūsu algotā darba, cik jums varētu būt no, pieņemsim, ja jums ir pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, vai autoratlīdzības, vienkārši pārbaudat un pārliecinieties, vai viņas neparādās no 1. jūlija D1 un D11 sadaļā. D1 sadaļā noteikti jums parādīsies autoratlīdzības, kas ir līdz 1. jūlijam. Ja jums ir autoratlīdzības, ko jums maksā tajā, tagad pēkšņi aizmirstu to vārdu, bet to, ko maksā AKLA vai Laipa, tās autoratlīdzības varētu parādīties, bet vairāk nekam citam nevajadzētu parādīties. D1 sadaļā jums parādīsies, ja jūs esat pārdevuši nekustamo īpašumu, kustamo īpašumu, kas jums ir bijis ilgāk lietošanā par 5 gadiem, un tas neapliekas ar nodokli,
Vēl varētu parādīties jums dividendes, dažādu veidu, bet, ja jums tādas ir. Un tagad es drusku, kamēr jūs izdomājat kādu jautājumu, es paskatīšos, kas jums ir sarakstīts čatiņā un atbildēšu uz tiem jautājumiem. Lūk, akmentiņš. Kā mainās pusgads autora atlīdzība, tālāk pašnodarbinātais? Principā ir tā, ka jums būs noteikti D3 sadaļa, jo jums ir saimnieciskā darbība, jūs aizpildat 11. un 12.1 izdevumus, 11. ieņēmumi, 12.1 izdevumi. Es te nerunāju, ja jums ir lauksaimniecība. Lauksaimniecība parādās šitien augšā, to jūs jau noteikti zinat, un tā nav mūsu tēma. Savukārt, ja jums ir autora atlīdzības bijušas, tad jums autora atlīdzības parādīsies noteikti D1 ailē, bet ja jums ir jaunās autora atlīdzības, jaunās no 1. jūlija, kur izmaksātājs izmaksā jūsu vietā, viņas šitam neparādās, viņam nav jāparādās. Ne? Ja viņas parādās, tad pirmais variants zvans vidā, kāpēc viņas parādās, vai uzrakstam vidam ar printskrīniem aizsūtam, kad man parādās deklarācijā tāda un tāda situācija. Jaunajām autora atlīdzībām nevajadzētu parādīties šitien gada ienākuma deklarācijā. Cik procentus var veikt iemaksāt privātajā pensiju fondā attiecībā no ieņēmumiem? 10%, manuprāt, tad bija. 10% no pirmās ailes. Tālāk, vai saimnieciskās darbības veicēja sociālās iemaksas iekļaujas izdevumos, kādreiz man tādas lika rakstīt attaisnotie procenti un sociālais nodoklis. Kas ir domāts dace ar attaisnotie procenti plus sociālais nodoklis? Literāta tie 25, par kuriem nav vajadzīgi čeki. Izdevuma procenti. Viņi nav bijuši ieturēti, un tas ir tikai līdz tam 25. Līdz 30. jūnijam. Nē, tas ir par jauno, par to, tā kā jau par jauno. Vispār, es esmu jau saimnieciskās darbības veicējs agrāk biju. Un tagad jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, un jūs izdomājāt to, ka jūs piemērosiet to 25% likmi. Ja? To es piemēroju visu laiku. Bet izdevumus mēs nekrājam. Tad tas nozīmē to, ka mēs liekam 11. ailē kopējo summu, pieņemsim, 1000, un 250 mēs liekam 12.1 ailē, un tad viņš sarēķina. Jā. Un sociālais nodoklis? Un sociālais ir tā, ka sociālais jums, viņam vajadzētu automātiski parādīties. Ja jūs atskaitas esat nodevuši, nevis slinkojuši un tikai tagad viņas sniedzat, kas ir nepareizi, jo jums tad krājās soda procenti, tad viņām būtu jāparādās pašām iekšā šitajās sarakstiņos. Viņām jāiepeld iekšā šeit izdevumos pašos, kur man viņš aizleca, šitien te, kur ir 12.1, jūs viņu neliekat, jo viņa rekur parādīsies, kur ir tā, kur man viņa paliek, kur viņa paliek pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas 27. ailītē, un pēc tam viņas aiziet kur 27B, un pēc tam viņas aizlec uz 5. aili. Šitien te viņas pēc tam aiziet. Viņām pašām vajadzētu parādīties. Ja viņas neparādās, tad skatāmies, kas tur mums notiekās. Tā. Par gada deklarāciju ir skaidrāks. Vajag darīt. Vienkārši ņemt un darīt. Vai Roberts jautā, vai MUN obligāti arī tad, ja nav nodokļu pārmaksa, jāiesniedz gada ienākuma deklarācija? Kāpēc? Mikronodokļu maksātāji vispār var neiesniegt gada ienākuma deklarāciju. Vienīgais moments, kad mikronodokļu maksātāji var pamēģināt paskatīties, varbūt tās iesniegt, ja mikronodokļu maksātāji ir bijuši algotā darbā vai bijušas autora atlīdzības, un pieņemsim D4 tāda sadaļa, ir medicīna, mācības, pulciņi bērnu
Un zobārstniecība, ja mums tie čeki ir, mēs varam izmantot telefonus. Telefonos ir tāda sadaļa attaisnotie izdevumi pie Play veikala vai Google veikalā attaisnotie izdevumi, tāda aplikācija. Un mēs varam safotografēt ar telefonu tos čekus, pirms taisīt deklarāciju, un tad tie čeki visi mums parādīsies un viss iekšā ieies. Labā ziņa, kas ir parādījusies pie medicīnas mācībām un pulciņiem un zobārstniecības, ir tas, ka mēs varam tos čekus krāt par sevi, par vīru, par bērniem, par sievām, par mammu, par tēti un par brāļiem un māsām. Un līdz ar to šeit šī te summa, kas var būt medicīnām, mācībās, zobārstniecībās uz vienu cilvēku, ir 600 eiro attaisnotie izdevumi. Ja jums ir čeki par zobārstniecību, par mācībām, tad jums ir par katru cilvēku 600 eiro, no kā rēķina 20%. Varētu šķist jautājums, kā ir ar neaplikumo to minimumu, vai kas ir ar neaplikumo minimumu. Jūs redzat, ka man arī viņa nav. Viņš rēķinās proporcionāli. Tāpēc es iesaku vispirms pašiem sataisīt to deklarāciju, paskatīties, kas sanāk, kas nesanāk. Ja kaut kas nesanāk, tad vienkārši vai nu valsts dienestam zvans vai jautājums, vai nu arī droši var rakstīt man, un tad jau tiksim. Un gada ienākuma deklarācijas mums jāiesniedz ir līdz 1. jūnijam. Obligāti viņas jāiesniedz visiem, kam ir saimnieciskā darbība, visiem tiem, kam ir pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, visi tie, kas ir saņēmuši vairāk par 10 000 dāvinājumus, arī savu savstarpēju radu lokā, ja jums ir kāda dāvana jums vai jums ir dāvināts kāds vairāk par 10 000, obligāti D1 sadaļā uzrādam, tāpēc, ka, lai viņa parādās pie neapliekamiem ienākumiem, jo valsts dienestam skatoties visas nianses, lai parādās pareiza, precīza informācija. Un tā, tas ir par gada ienākumu deklarāciju. Es domāju, ka diezgan daudz un pamatīgi. Ja būs kādi jautājumi, droši tad var jautāt, atgriežoties pie tā paša jautājuma par to, ka tas uzņēmums ir nomaksājis visus nodokļus, visu summu pārskaitījis ar visiem nodokļiem. Visticamāk, ir bijis līgums, kurā norādīts, ka jūs pats veicat nodokļus. Ja tas nav, tad tas nav pareizi no uzņēmuma puses, bet te ir jautājumi vairāk nekā atbilžu šī te punktā. Un vienkārši jāsaprot, ja jūs esat šo te līgumu noslēguši, un ja jums pārskaita visu summu, noteikti nav bijis rēķins izrakstīts, jo rēķins jums jāraksta, ja jūs esat saimnieciskā darbības veicēji. Ja jums ir autora atlīdzība, tad gan jūs nerakstat rēķinu, jums automātiski ietur 25% vai 40% un iesniedz atskaitu par to, ka ir izmaksāts. Bet ir jāsaprot vairāk šie te jautājumi, kāda tā situācija precīzi ir. Jā, Robert? Man ir jautājums tāds, ja ir bijis tā, ka ir samaksāts nevis uz rēķina, bet uz līguma pamata un uzņēmums, kas maksā autora atlīdzību, ir samaksājis nodokļus par mani, vai arī tad man labāk to naudu ir saņemt atsevišķā kontā, no kuras nevis saimnieciskās darbības kontā, vai vienalga saņemt tajā pašā saimnieciskās darbības kontā? Labāk privātajā. Visiem tiem, kam ir autora atlīdzības līgumi, kur uzņēmums ietur to nodokli, tā ir tā jūsu privātā nauda, tieši tāpat kā alga. Un līdz ar to skaitam uz privāto kontu, un tīri, ka tā, kas ir saimnieciskā darbība, tur, kur jūs izrakstat rēķinu, to jūs skaitat saimnieciskās darbības ieņēmumu šajā te kontā. Un tad ir viss atrisināts un saliktas visas, kā teikt, visi āboli, katrs savā grozā. Nu, lūk.
Un es esmu jums ielikusi tādu slaidiņu no likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli, jo man ik pa laikam kāds jautā, ko te var likt izdevumos, un likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli 11. pants mums skaidri un gaiši pasaka, ko tad mēs varam likt iekšā izdevumos saimnieciskās darbības veicē. Tie, kas krāj čekus, kam ir čeki, tie, kas piemēro attaisnoto izdevumu normu, tas neatiecas, bet tiem, kam čeku krāšana ir obligāti jābūt jūsu vārdam, uzvārdam, personas kodam bez svītrijas, kā nodokļu maksātāja rekvizītiem. Un tad mums tur var būt viss, kas attiecas jūsu saimniecisko darbību, čekā var būt materiāli, ja jūs esat mākslinieki, noteikti krāsas, visas paletes, visas sotes, visi gruntskrāsas, viss, kas jums ir ar auduma apstrādi vai materiāla apstrādi, vai tie ir materiāli, gan arī, pieņemsim, datori. Vienīgais noteikums, kas mums ir no 18. gada, ja jums tā summa pārsniedz tai lietai 1000 eiro, tad jums jāiekļauj viņš kā pamatlīdzeklis. Ja jums ir vajadzīgs kurināmais, elektrība, viss tas ir tas, kas iekļaujams iekšā izdevumos, ja jūs algojat darbiniekus, tad tas viss iekšā iekļaujas. Ja ir licences, ja jums ir kaut kas līzingā, līzingu gan būs tā interesantāk, ar līzingu būs tā, ka jūs iekšā izdevumos liksiet tikai procentus, bet pamatsummu, kas ir līzingam, to jūs gan nevarēsiet attiecināt, jo pamatsumma ir tā kā naudas aizdevumus, nevis izdevumi. Ja jums ir kaut kādas, kas ienāk prātā, ar ko jūs darbojaties, nodarbojaties, bet galvenais noteikums, ka jābūt ir jūsu rekvizītiem iekšā čekā, un nevar būt tā, ka ir saimniecības preces un nav atšifrēts, kas tas tāds ir. Nevar būt tā, ka ir tās kancelēs preces un nav atšifrēts, jābūt obligāti atšifrējumiem. Tā kā likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli 11. panta, tur ir sarakstīns, ko mēs varam likt. Ja ir komandējumi izdevumi, tie ir visi braucieni, biļetes, gulēšanas, tas ir viesnīcas, viss, kas jums ienāk prātā, kas jūsu saimnieciskai darbībai ir vajadzīgs. Es vairāk nekavēšos pie šitā slaida, ja kaut kādu jautājumu tur var izdomāt un paskatīties, kā tas jums attiecas uz jūsu to radošo, ja jūs krājat čekus. Un atskaites, kas mums ir par atskaitēm. Atskaites tagad tuvākās ir 15. aprīlis, tas ir parastajām pašnodarbinātajiem šis saimnieciskās darbības veicies, kas ir parastais pašnodarbinātais, kas pats maksā nodokļus. Mikronodokļu maksātājiem arī šī atskaita jāiesniedz mums ir. Un ir jaunā lieta, ja jūs esat šitie autori, jums ir tāda opcija, ka jūs varat, ja jums ieņēmumi, jums izdevumi ir zem 500 eiro mēnesī, tad jūs varat tā kā padomāt un tos 10%, kas ir pensijas apdrošināšanai, ir maksāt reizi gadā, pa visu gadu kopā. Bet, ja jūs gribat, jūs varat arī tomēr maksāt tik ceturksni, kā līdz šim, bet principā jums ir iespēja tikai, ja ieņēmumi mīnus izdevumi nepārsniedz šos 500 eiro, jūs varat to reizi gadā darīt. Te jāsaka uzreiz, mums arī vēl ir otra daļa kā minimālās sociālās iemaksas. Šīs te minimālās sociālās iemaksas ir no marta atkal mums ir stājušās spēkā, atkal jāskatās, vai pārsniedz vai nepārsniedz, vai jūs rakstījat iesniegumu vai nē, vai jūs radošo personu savienībā izmantosiet šo opciju, kad jums jūsu vietā samaksā. Tā kā par to ir jādomā, jāskatās, bet pirmais ceturksnis mums ir, ja mums ieņēmumi izdevumi ir zem 500 eiro, mēs varam tos 10% maksāt un rēķināt. Ja ne, tad var pagādu. Ko dod tie 5%, tie 10%? Mums ieņēmumi izdevumi jāskatās. Ja ir zem 500 eiro, mums ir tie 10%, ja virs, tad mums ir likme 31,07, šogad viņa nav mainījusies. Ko tad viņa dod? Ja jums nav šajā te ceturksnī sociāla apdrošināšana, jums tā kā
stāšana iet uz priekšu. Nezinu gan, kā būs par to gadu, vai viņi proporcionāli visam periodam izdalīs, katrā mēnesī tomēr tā sociālā apdrošināšana, nezinu, nemāku pateikt, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to darīs. Bet atskaita jums ir jāsniedz ieņēmumi mīnus izdevumi. Mēs attaisam žurnālu, paskatāmies, kas mums sanāk ieņēmumi mīnus izdevumi. Ja jums ir attaisnot to izdevumu normu, tad mēs arī paskatāmies to 25 vai 50% no summas un skatāmies, kāds mums sanāk atlikums katru mēnesi. Ja ir zem 500, tad mums nav jāmaksā, vai nu maksājam tos 10. Un, ja ir virs 500, tad mums ir 31,07, un tas sanāk 155,35. Nu, man ir trešais ceturksnis, jūs mainat uzreiz uz 22. gada 1. ceturksni, un saliekat janvārī, februārī, martā, kas jums ir notiek ar cipariņiem. Šitas, manuprāt, kad ir skaidrs. Jā, Žanete, Agnese, jā, solidaritātes nodoklis darbojās, ja jums ieņēmumi mīnus izdevumi pārsniedz 72,800 šogad, pagājušajā gadā viņa bija 62,500, manuprāt, pagājušajā gadā. Un tur ir jāskatās, vai, tur principā ir tā, ka ja jums tāda situācija ir, tad ir jāpaskatās, vai jums sociālais tiešām ir maksāts virs šī te cipara. Ja viņš ir maksāts, tad atverot gada ienākumu deklarāciju, tur jums parādīsies, bet to jūs varat darīt mēģināt pēc 1. aprīļa, tāpēc, ka, ja ir solidaritātes nodokļu maksātāji, un tie cilvēki, kuriem pārsniedz 62,500, manuprāt, pagājušajā gadā, viņiem arī gada ienākuma deklarācija jāiesniedz līdz 1. jūlijam. Tur vajag paskatīties. Bet ja jūs esat vēl saimnieciskās darbības veicēji, un jums ieslēdzās šis solidaritātes nodoklis, tur varētu būt jāskatās tīri personīgi, kā jums sanāk, jo man ir bijusi dzīvē tāda situācija, ka šis te nenostrādā, šis te solidaritātes nodokļu aprēķins tieši, ja ir alga, un ja ir bijusi saimnieciskā darbība, viņš īsti nenostrādā, tur ir ar vidu jārakstās, bet tas bija vairākus gadus atpakaļ, es nemācēšu pateikt, kā viņš šogad viņš ir salikts. Tur ir jāņem personīgi, jātaisa vaļā deklarācija un jāskatās. Tā. Nu, lūk, par gada ienākumu deklarāciju. Ne, bet par autoru atlīdzību. Nākamais, kas man ir plānā, bet vai ar sociālajām iemaksām mums ir viss skaidrs? Labdien, jūs mani dzirdat? Jā, es dzirdu. Man ir tāds jautājums, ja viena un tā pati fiziskā persona, viņa ir reģistrējusies valsts ieņēmuma dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, viņa ir algots darbinieks, nu tā kā darba ņēmējs, un viņa ir reģistrējusies kā individuālais komersants, mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs. Sakiet lūdzu, pa tiem 500 eiro tas attiecās tajā sociālajā atskaitē? Jā, ja cilvēks ir reģistrējies kā individuālais komersants, viņš sniedz iekšā sociālo atskaiti kā fiziska persona. Individuālajam komersantam ir tāda nianse, kad visa nauda, viss plūst kā individuālam komersantam šajā te atsevišķajā kontā, bet visas atskaites tiek sniegtas no fiziskās personas vārda, tāpēc, kad fiziskā persona ir saimnieciskās darbības veicējs. Un tad ir tā, ka ir jāpārslēdzās starp kontiem, mēs visas atskaites ejam uz savu vārdu, un taisam vaļā un skatāmies, kas mums sanāk. Es atvainojos. Šī fiziskā, tas individuālais komersants ir mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs. Viņam nav jāiesniedz mikro uzņēmumu tā. Jā, viņam ir mikro nodokļu. Jā, viņam ir mikro nodokļu deklarācija jāsniedz. Jā, tieši tā.
Jā, kā pieņemsim, uz viņu taču neatiecās tas 500 eiro tā robeža virs 500, pieņemsim pie parastā saimnieciskās darbības veicēju pašnodarbinātā. Nu tā, jūs domājat šo te robežu? Jā, viņa attiecās viņam? Nē, uz viņu neatiecas šī robeža, uz mikronodokļu maksātāju šitas neatiecas, bet uz mikronodokļu maksātāju attiecās minimālās sociālās iemaksas. Gan. Nē, to es saprotu, bet viņš ir gan. Viņš veic gan saimniecisko darbību, kā vidreģistrēta persona, tas ir viens. Kāpēc viņš veic kā vidreģistrēta saimnieciskā darbība? Tas ir viņš var būt individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs. Viņam nevar būt divi varianti - individuālais komersants plus saimnieciskās darbības veicējs. Nevar tā būt, jā? Nē. Vienkārši es pati tā neesmu, man krustdēls to, tāpēc es klausos. Nē, viņš tā nevarētu būt. Ja viņš ir mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, tad viņš ir tā kā individuālais komersants, nevis vairs kā saimnieciskās darbības. Viņš individuālais komersants pats par sevīm ir saimnieciskās darbības veicējs, un viņš ir vienā personā, principā. Viņam šitas neatiecas, viņam attiecas kā mikro nodokļu maksātājam. Un sakiet, lūdzu, kā tur ir to nodokļu grāmatiņu tam mikro uzņēmumam? Agrāk nevarēja. Tagad arī nevar. Arī ne. Nevar. Mikro nodokļu maksātājiem nav grāmatiņas šobrīd pagaidām. Tas nav mainījies. Tad, ja? Labi, paldies. Drusku galvas sajaucāt, bet nekas viss kārtībā. Nē, man pašai bija tāda informācija, tāpēc man arī tā likās jocīgi. Labi, paldies. Es pastīšos, kur ir visi tie pārskati un reģistrācijas dati viņam. Pašā sākumā to, ko es rādīju, tas ir mikro nodokļu maksātājiem. Jā. Paldies jums, paldies liels. Šitas žurnāls arī mikro nodokļu maksātājiem ir drusku savādāks. Viņam ir ieņēmumi, izdevumi varbūt vai nebūt, bet šitas ir tāds kopsvilkums. Paldies. Tā, labi. Mēs varam ķerties pie autora atlīdzībām. Gan jau, ka varam. Par autora atlīdzībām mums ir, tas ir mums pirmais jautājums, bet nu labi, ir 3 posmi, ir autora atlīdzības, kas ir noslēgtas līdz 20. gadam, viņas varēja strādāt un darboties līdz gada beigām, pagājušā gada beigām, un ir autora atlīdzības, kas ir no 1. janvāra pagājušā gada līdz 30. jūnijam. Šīm te abām divām autora atlīdzībām kārtība praktiski ir viena un tā pati, bet no 1. jūlija mums ir šī kārtība tāda, kāda viņa šobrīd, un viņa būs līdz gada beigām. Respektīvi, šī ir vecā kārtība, kas bija līdz gada beigām, ko varēja izmantot, ja mums ir, un šo vēl arī izmanto kolektīvās pārvaldības organizācijas, un ja cilvēks nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Bet, šitas ir ļoti, ļoti mazs procents palicis, tā kā šo te slaidu neņemam galvā, ja jums tas neatiecas, ja jums neesat kolektīvās pārvaldības organizācija, kas, cilvēks, kam izmaksā, tad šo te neņemam galvā. Jaunā kārtība, tā ir tāda pati, kādu es stāstīju kā mikronodokļu maksātājiem, bet te ir tas, ka līdz šī gada beigām mums ir tā opcija foršā, ka mēs varam organizācijas izmaksāt cilvēkiem, ieturot šos 25%, bet pēc 1. janvāra ir plānā tas, kas bija paredzēts šogad, kad ir visiem jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem un pašiem jāmaksā nodokļi. Bet, es cenšos un centīšos visam lai tomēr būtu autora atlīdzības paliktu kā režīms, jo viņš ir labs režīms tiešām tad, kad ir tā autora atlīdzība un viņš ir jāpiemērot tieši tām lietām, kad ir tiešām autora atlīdzības, nevis mākslīgi jāslēdz līgumi par autora atlīdzībām. Un manuprāt, ka tas ir ļoti labs veids, kā izmaksāt cilvēkam pat padarīt to darbu, kur vadīts šis te darbs. Akmentiņam es izlasīšu, man patīk jau sākums, bet es izlasīšu, tagad es pabeigšu domu. Tā,
Nu, lūk, un autoratlīdzības saņēmējiem noteikti ir jāuzskaita savi līgumi no gada sākuma, lai tuvojas 25,000 šogad šī likme varētu tikt pārsniegta, jo, ja mums atsāksies koncerti un dažādas citas aktivitātes, tad tie ieņēmumi varētu arī būt stipri lielāki, un līdz ar to tādi 40% robeža var tikt sasniegta. Kā es ieteiktu darīt? Vienkārši paņemat, uztaisat Excel tabuliņu, kur ir līgums, numurs, summa, bruto summa, un tad liekat katru līgumu noslēgto tabuliņā, un tad jums būs skaidrība, ka jums ir vai nav kas, ko, kā. Līdz ar to jums kā cilvēkiem, fiziskām personām ir jāinformē līgumu slēdzot. Man jāliek 40% likme, vai man ir 25% likme, jo uzņēmumi nevar zināt, kāda jums likme jāpiemēro. Un te ir tā, ka jūs noslēdzat līgumu, jums ir pieņemšanas nodošanas akts, jūs veicat šo autoratlīdzību, izdarat to, kas jāizdara, jums samaksā, un pieņemsim, tagad ir martā, šodien 30. martā mums ir izmaksāta autoratlīdzība, un 23. aprīlim iesniedzam atskaiti fiziskām personām izmaksātas summas, to dara organizācija, un nodokli samaksā līdz 23. datumam. Līdz atskaiti iesniedz līdz 15. aprīlim, bet nodoklis samaksā līdz 23. datumam. Tā kā, jā, paziņojumi iesniedz līdz 15. datumam. Nu, summa 25% vai 40% un paliek autoram. Un šitas neiet gada ienākuma deklarācijā. Tas, ko es stāstīju, tas bija par gada ienākuma deklarāciju iepriekš, un šitās summas viņas neiet gada ienākuma deklarācijā, jo šitām summām ir tā, ka ir speciāla autoratlīdzību deklarācija, bet ja jums ir nepārsniedz un jums nav autoratlīdzības no ārzemēm, ko piedeklarēt klāt, tad viņa summa nemainās un nekas jums nav jāpiemaksā, vienkārši tas ir informatīvs dokuments. Ja jums ir šogad tas varētu notikt, un nākamā gada martā jūs varētu saņemt papildus piemaksājumu summu, ja jums pārsniegs šī 25,000. Nu, lūk. Bet es tagad pie akmentiņa jautājuma. Akmentiņš, jā. Man Vita uzslavēja, ka ir pašnumināts un darījumu konts, bet ieteica zināt, tagad atsakaties no tā autoratlīdzībām, bet bibliotekas vācie projekti, kas neklausa un tik un tā taisa autoru līgumu. Man par šitiem Tas vairāk tāds jautājums, ko viņi ar to domā, ka man būtu jāatsakās no autora atlīdzība režīma, ja es esmu pašnodarbināts. Aizdomīgi. Es domāju, ka viņi vienkārši grib pasargāt jūs no tā, ka jums sanāk nodoklī vairāk maksāt, bet jums jau nav tas vienotais konts, ko Finanšu ministrija uztaisījusi, kur banka pati ietur nodokli. Viņš vēl nav stājies spēkā. Viņš nav, es tādu kontu atvēru. Bet tas ir vienkārši, tas ir jūsu pašu saimnieciskā darbība. Tas ir koks ar diviem galiem. Tas ir, varbūt viņi domā, ka jums ir izdevumi un ka vienkārši, ka tas ir mazāk sāpīgi nekā tie 25%, bet koks ar diviem galiem. Tur ir jārēķina katram cilvēkam pašam. Manuprāt, man labāk ir līgums noslēgts, man ietur to 25%, man aiziet uz sociālajām iemaksām. Ja gadījumā es saslimstu un man ir jāpiesaka B-lapa vai kaut kas tāds, tad man izmaksā šo te sociālo atpakaļ. Atkal, no otras puses, ja jūs esat kā saimnieciskās darbības veicējs, jums pašam tie visi nodokļi jāsamaksā.
Koks ar diviem galiem. Es teiktu, kamēr līdz šī gada beigām pastāv, jūs varat izvēlēties. Galvenais pārliecināties ETS sistēmā, vai jums nesanāk tā, ka jums aiziet dubultā nodokļi, kad aiziet no saimnieciskās darbības un kad aiziet arī tā pati summa, kad viņi ir ieturējuši to nodokli. Vienkārši pačekojiet to pirmo tabuliņu, ko es rādīju, kur var pārliecināties, ko cilvēki, jeb uzņēmumi ir deklarējuši un kas jums sanāk. Es tā kā neredzu tur nekādu, ir katram jāparēķina. Vienkārši jāpiesēžās un jāparēķina, kas man labāk sanāk. Mazāk galvas sāpju, ja izmaksā manā vietā kādu nodokli, manuprāt. Jā, tie apjomi, man apjomi jau ir smieklīgi, tas viss ir tāds. Varbūt viņi domā, ka varbūt tās, ja jūs pats tā kā tos nodokļus tā kā rēķinātu, varbūt jums sanāktu lētāk. Tāds varētu manis komentārs būt. Labi. Man ir nākamais jautājums no jūsu komandas. Es nezinu, vai jautājtājs ir pie mums vai nav. Pašnodarbinātajiem nav atvaļinājumu. Mēs varam paši paņemt un ielikt atvaļinājumu, kad mēs nestrādājam. Mēs paši varam rīkoties ar savu laiku, kā mēs gribam. Mēs strādājam, nestrādājam, tā ir mūsu brīva vaļa. Nav nekādu atvaļinājumu naudu, kā darba algā kaut kā tāda. Es īsti nesaprotu to jautājumu būtību, varbūt jautātājs ir uz vietas, tad man varbūt tās noprast. Tas atkal ir mans jautājums. Es tīri domāju tagad par to, man ir lielākā baila tādā gada deklarācijā, ir tagad tas ienākuma nodoklis, kurš visu gadu nebija jāmaksā, un tagad man pēkšņi pateiks, cik te man tagad būs jāmaksā. Nevajag satraukties, vajag vienkārši paņemt attaisīt deklarāciju, sarēķināt, cik tur sanāk. Ja jums tie ienākumi nav tik lieli, tad varētu būt, ka jums vispār nekas nav jāpiemaksā, vai arī ir jāpiemaksā 50 eiro. Ja jums nekas nav bijis, ja jums nav maksāti sociālie vairāk apmēram 100 eiro, tad jums varētu sanākt, ka jāmaksā ir 50 eiro par to, ka jums ir saimnieciskā darbība. Katru ceturksni tos 500 nomaksāja, jā. Bet... 500 vai 155, 35? Jā, 155 reiz 3, jā. Jā, tad vienkārši jāskatās deklarācija, kas tad mums tur sanāk, un nevajag baidīties vienkārši, jo mēs ātrāk paskatāmies, kas tur mums sanāk, jo mēs labāk jūtamies un nav jādomā. Man vienkārši, es tagad ģimenes ārstam varētu pateikt, ka es tagad 2 mēnešus būšu slims vienkārši. Jā. Ja jums ir maksāts sociālais 12 mēnešu periodā, tad jums vai ir alga, vai ir kā saimnieciskās darbības veicējiem, tad jūs varat droši doties slimības lapā, ja jūs saslimstat, un pirmās 10 dienas tas sanāk uz paša rēķina. No 1. aprīļa būs pirmās 9 dienas, un no 1. aprīļa, sākot no 10. dienas, maksās sociālā apdrošināšanas aģentūra B lapu. Pirmās 9 vai 10 dienas ir uz paša pašnodarbinātā rēķina. Tālūk. Vārds sakot, es no ģimenieka vienkārši gribu izspiest sev atvaļinājumu. Tā ir brīva jūsu vaļa. Skraidi pa dakteriem. Skaidrs, jā. Okay. Lūk. Un, ja tur ir tā doma bija par radošo personu, šo te 10% atbalstu, man arī ir prezentācijā ielikt šis te punkts, bet tad gan jums nav jāraksta valsts dienestam iesniegums par to, ka jūs nevarēsiet nomaksāt sociālās iemaksas. Tad, ja jums nebūs šāds te iesniegums un jūs būsiet radošo personu savienības sarakstā, tad jums automātiski tiks aprēķināts šīs te, vai iesniedzot dokumentus radošo personu savienībā, to kārtību uzjautājiet radošo personu savienības reģistrā esošās personas, kāda tā ir kārtība detalizēta, lai jūs varat pieteikties.
un jums radošo personu savienība valsts nomaksā jūsu vietā. To detalizēti es nepateikšu, nenokomentēšu, bet iesniegums valsts dienestā nav jāraksta, bet tad sociālās iemaksas nomaksā, ja jums nesasniedz. Nākamais jautājums arī laikam jums, Akmentiņa kungs. Jā. Nu jā, un tagad, kā es tagad man parādīsies tur cipars, 1000 vai 2 vai cik tur, pieņemsim, jā, kaut kas tur tāds, jā, varētu būt. Un tad ir tā, ka, ja jums parādīsies vairāk par 640 €, tad jūs varēsiet 3 maksājumos samaksāt. Jums tā summa sadalīsies uz 3 mēnešiem. Ja jūs nevarēsiet, tad var prasīt valsts dienestam, lai sadala uz 12 mēnešiem vai uz mazāku periodu. Tas saucās termiņu pagarinājums. Bet, lai šitāda situācija neveidotos, kad jūs strādājat gadu un jums iesniedzot gada deklarāciju jāiesniedz ļoti, ļoti liela summa, ir iespēja veikt avansa maksājumus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jūs sareiķināt ieņēmumu mīnus izdevumi, sareiķināt sociālo, cik jums sanāk, un aptuveni sareiķināt, cik jums sanāk iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Un to pašu summu jūs varat vienkārši ieskaitīt kā valsts dienestā, tajā vienotajā kontā, un viņš krāsies. Viņš būs kā neatiecināmā izmaksa, kura jums sakrāsies, jums nekrāsies jūsu kontā, bet valsts dienesta kontā. Bet te ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi, jo, ja jums ir neatiecināmas summas vairāk par 3 gadiem, tad pēc 3 gadiem iestājas noilgums, un ļoti, ļoti uzmanīgi skatāties, tā kā jūs ieiet, es jums tūlītās parādīšu, kurā vietā jāskatās, aizskriešu atpakaļ jums uz EDS-u, kur mums ir EDS sadaļa, kur EDS sadaļa ir. Te mēs ieejam EDS-ā un ir maksājumi, un maksājumos būs visas summas, kas jums ir parāds vai pārmaksa vai neattiecināmas summas. Man viņš nav tā ielikts kā printskrīnā, bet tur jūs varat redzēt visu, kas jums ir, cik jūs esat parādā, vai valsts jums ir parādā, vai ir kaut kādas neattiecināmas summas. Un gada ienākuma deklarācijā es ieteiktu jums vienkārši iemaksāt uz priekšu, lai jums neveidojās tāda situācija, kad pēkšņi man jānomaksā 1000. Tas ir mans ieteikums, bet no 2023. gada šie avansa maksājumi būs obligāta kārta, viņi nebūs vairs atcelti, šim gadam viņi ir atcelti, nākamajam gadam viņi nebūs vairs atcelti. Un tad būs tā, ka ir 15. marts, 15. jūlijs, 15. augusts un laikam 15. novembris, kad jāveic šis avansa maksājums provizoriski no iepriekšējā gada ieņēmumiem, un tad gan sanāk saimnieciskās darbības veicieni diezgan smagi. Bet līdz nākamajam gadam nodzīvosim, iespējams, ka varbūt kaut kas pamainās, kaut kā tā. Tā, nākamais jautājums ir par... Laikam es šito jautājumu esmu atbildējis, iesniedzam gada ienākuma deklarāciju, vienlaikus gan autoratlīdzības izmaksa, gan saimnieciskās darbības veicējiem nodokļi man jāmaksā pašai, lai gan kā autoratlīdzības saņēmēja. Bija viena konsultanta teica, ka autoratlīdzības saņēmēja deklarācija nav jāiesniedz otra atgalvo, ka ir. Autoratlīdzības šī atsevišķā deklarācija jāiesniedz tikai un vienīgi tad, kad jums bija ārzemēs autoratlīdzības, no kurām nav samaksāts nodoklis. Un autoratlīdzības jāiesniedz tad, kad jums veidojas šī starpība. Savādāk nē. Saimnieciskās darbības veicēja šī gada ienākuma deklarācija tā, ko mēs izskatījām sākumā. Tā kā tās ir 2 dažādas atskaites, un ja jūs neiesniegsiet, tad jau 5. martā vajadzēs saņemt vēstuli, kad jums ir jāpiemaksā kaut kas pie autoratlīdzībām. Tā kā, ja jums nekas nerādās, kad ir kaut kas nokavēts, tur viss ir kārtībā. Atvarot abas iepriekš minētās deklarācijas, uzrādās summas, ko deklarējuši uzņēmumi, kas man izmaksā auto, taču tās atšķiras no...
kad jautāju uzņēmumā, man skaidroja, ka tā var būt, jo uzņēmuma atlīdzība var būt skaitījis decembrī, bet es saņēmu janvārī neko labot nevajag. Tā tas arī ir. Ja jums ir autora atlīdzība aprēķināta un samaksāta uzņēmums samaksā decembrī, jums ir tās pāris dienas, tad, kad jums ienāk kontā nauda, tad tā autora atlīdzība, tā summa, ko uzņēmums ir pārskaitījis, tas ir attiecas uz saimniecisko darbību vai uz autora atlīdzību, varētu būt tā, kad viņi attiecas uz janvāri, jo saimnieciskās darbības veicējiem ir jāatceras, jums ieņēmumi ir tad, kad jūs naudu saņemat kontā vai ar kvīšu grantiņas kvītiņā. Bet savukārt izdevumi ir tad, kad jūs samaksājat ar rēķinu, pārskaitot caur kontu vai ar čeku skaidrā naudā. Jautājums varētu būt, kad man parādās izdevumi tad, kad es samaksāju ar karti? Tad, kad jums no konta tiek noņemta nauda, tad tas ir jūsu izdevums. Nevis tad, kad jums ir čekā izcista čeks un jums nauda vēl nav aizgājusi no konta. Ja jūs maksājat ar naudu no konta, ar karti no konta, tad nauda tiek uzskatīta par izgājuši, tad, kad no konta tiek noņemta. Lūk. Jautājumi, kas jums te ir bijuši par nodokļu izmaiņām. Par nodokļu izmaiņām gluži daudz izmaiņu šogad nav. Ir tikai tādi momenti, kad principā mums ir pagarinātas autora atlīdzības, mums ir kases operācijas izmaiņas, bet tīri tādu globālu jaunu izmaiņu pagaidām nav nekādu. Likmes ir tās pašas vecās, nekas tāds gluži tāds mainījies nav, tā kā varu nomierināt. Ja visi ieņēmumi, kas gūti pašminētā statusā ieguldīti radošajā darbībā vai atskaitē var uzrādīt nulli vai arī kādas obligātās iemaksas neatkarīgi no ieņēmumiem. Šajā gadījumā obligātās sociālās iemaksas tiek veiktas pamatdarbā. Te ir jautātājiem jautājums. Ir ieņēmumi un ir izdevumi. Kādā veidā ir ieguldīts. Ja tiešām jums ir pretī ieņēmumi un ir izdevumi, tad var arī būt nulle, var arī būt mīnus, un līdz ar to jums atskaitē nekas nav jārāda, un līdz ar to jums gada ienākuma deklarācijā pie ieņēmuma parādīsies ieņēmumi, pie izdevumi ir izdevumi, un ja tur sanāk nulle, tad arī būs nulle. Bet vienīgais, kas ir saimnieciskās darbības veicējiem, jāatcerās, arī mikronodokļu maksātājiem, arī biedrībām SIA tas arī attiecas. Ja jums nav maksāti vairāk par 100 eiro gadā sociālais vai iedzīvotāju ienākumu nodoklis par sevi vai kādu darbinieku, tad jums gada ienākuma deklarācija iesniedzot, ja jums ir mīnus vai nulle, jums var tikt piemēroti šie 50 eiro par to, ka jums ir saimnieciskā darbība. Kā pareizi iesniegt izdevumu un ienākumu atbalsta programmai der tikai ienākumu un izdevumu, kas ir no radošās darbības. Īsti nesaprotu jautātāju, ja jautātājs ir, tad varētu man nokomentēt, kas ir domāts šeit. Es varētu minēt, bet es... Ir jautātājs. Var man dzird? Tur bija tāda doma, kad man ir ienākumi no autortiesībām, un ir ienākumi, piemēram, no īres. Es izīrēju, piemēram, dzīvokli, un tas man arī ir ienākums. Vai man jāuzrāda tikai tie ienākumi, kas ir, ko es esmu saimnieciskā darbībā iegūs, vai arī tie ienākumi, kas man vēl no īres arī? Īre ir kurš līgums, ka pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, ka man ir līgums ar īrnieku, kad viņš izīrē un kad es no tās īres naudas maksāju valstī tur tos 10%? Jā. Tad tādā gadījumā jums sanāk tā, ka jums saimnieciskajā darbībā aizies tas, kas jums ir no tās radošās darbības. Jā. Un ir tāda sadaļa D1 sadaļa. Jā. Tur jums parādīsies ieņēmumi no tās nekustamā īpašuma iznomāšanas. Un tur jūs varat ielikt iekšā izdevumos to maksājumu, ko jūs maksājat nekustamo īpašumu nodokli.
Jā, bet te bija jautājums par to, ka ja es tagad gribu pieteikties uz radošo personu atlīdzību, jo man tur tie ienākumi ir diezgan smieklīgi. Vai tas, ja piepluso klāt tos īres ienākumus, tad man... To, kad es neatbildēšu, to jūs varētu pajautāt meitenei, kas tieši administrē šo te programmu. Jā. Kā tas spēlē lomu vai nespēlē lomu? To es nepateikšu. Skaidrs, jā. Un tad es vēl gribēju pajautāt, ja ir tas dīkstā vai kaut kas tam līdzīgs, tur vai tie, kad tur kādreiz Vits kaut ko tur atmaksāja, kaut kādu tur summu deva vai kaut kā tam līdzīgi, tad tas vairs nedarbojas, tas vairs nav. Jā? Tas jau vairāk mums nav no principā, no februāris bija pēdējais mēnesis, kā kaut ko varēja. Pandēmija ir, bet dīkstāvs nav, jā? Pandēmija ir, bet ārkārtas stāvoklis ar 28. februārī beidzies. Jā. Un ir vēl kaut kādas opcijas, kur vēl varētu, teiksim, man tur tā izlikās diezgan jocīgi, kad ir, piemēram, kad tā radošo personu tā atbalsta programmā, ka tas ir konkurss. Ko tas nozīmē? Kad mēs piedalāmies sacensībās, kurām ir vismazākie ienākumi, vai kas tas ir, kā tas var būt konkurss? Tas ir, vai nu tie ienākumi ir, vai nu viņi nav. Tas ir, šito mēs varam pajautāt, man tā liekas, Karīna, neatceros meitenes vārdu, to droši var pajautāt, kas ko kā. Es drīzāk varu par viņa iesniegtajām atskaitēm un tādām lietām, es tīri neatbildēšu par šito programmu. Citu variantu nav. Rekur ielika čatiņā Anna linku, kurā vietā var uzdot šitos jautājumus un varbūt arī tur var atrast atbildes uz šitiem jautājumiem. Jā, paldies, paldies. Superīgi. Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšana attaisnotie izdevumi. Manuprāt, ka es atbildēju to jautājumu. Es domāju, ka mēs esam to check-up izdarījuši. To mēs esam atbildējuši. Kā pareizi noformēt kvartāla atskaitni, ja saimnieciskās darbības veicējs ir kāda darba ņēmējs un obligātās iemaksas maksā tikai 10% pensijai. Ir tā, ja mēs esam radošo personu, ne radošo personu, bet mēs saņem šo te intelektuālo darba, šo te ieņēmumus, tad mēs varam skatīties. Ja mēs esam ieņēmumi ir tik maziņi, ka nelieli zem 500 eiro, tad mēs viņu varam reizi gadā rēķināt un maksāt, un atskaiti par katru ceturks nesniegt. Ja mums sanāk 0, mēs arī atskaiti sociālo nesniedzam, tāpatās arī kā kavīšu atskaiti, un arī mikronodokļu deklarācijas atskaiti mēs nesniedzam. Bet, ja mums gribās, mēs varam gaidīt līdz gada beigām un tad iesniegt par veselu gadu šo te atskaiti šogad. Gan lauksaimnieki, gan šīs te intelektuālā darba cilvēki, bet es tiešām nezinu, kā valstīm dienas šito skatīsies, kā viņi izvērtēs. Ja fiziska persona ir gan saimnieciskās darbības veicējs, mikro uzņēmuma īpašnieks un maksā mikro nodokli un algot darba darītājs, kā tas atspoguļojas atskaitē vitu un ienākumu deklarācijā. Mēs tur, kur ir mikronodokļu maksātājs, mēs to metam nost. Algotais darbs mums parādās D1 ailē, ietiekšā. Un šitas cilvēks, viņš varētu pat dabūt atpakaļ gada ienākuma beigās kaut kādus ienākumus, tāpēc, ka viņam no algotā darba tiek rēķināts 23% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tā kā ir saimnieciskā darbība, viņš to visu uzrāda D3 sadaļā, un ja viņam ir ieņēmums izdevumi sarakstīti, tad varētu būt, ka viņam ir jāmaksā vai nav jāmaksā. Tur jāskatās deklarācijā, bet mēs šito tevi izgājām cauri. Lūk, un tad mēs esam nonākuši līdz biedrībām. Roberta jautājumi, kurus viņš laikam ļoti, ļoti gaida. Robert, tu man varētu pastāstīt, lūdzu, cik tev liela tā biedrība, cik daudz ieņēmumu, kas tur notiek, kas? Biedrība ir maziņa, saņemts ir tikai no kultūras
Nedzirdu. Kapitālā būt. Jā, dzirdu. Jā. Okay. Tas apgrozījums ir 2 konti valsts kasē un Komercbankā. Kopējais apgrozījums nepārsniedz 15,000. Skaidrs. Tas nozīmē to, ka ja ir biedrība organizācija, kam ir līdz 40,000, tad mēs varam iztikt ar ieņēmumu izdevumu pārskatu. Ziedojumi ir vai nav? Kaut kādi daži ir, jā. Nu, lūk, un pie šitā te es gribēju ieiet TDS sistēmā, jo tas ir vislabāk parādāms TDS sistēmā, jo ir tā, ka vienkārši stāstot un rādot īsti, varbūt tās nevar saprast, kas ko kā, un es tur drusciņi mazliet parādīšu, kādā veidā tas izskatās. Es pieslēgšos un padalīšos ar ekrānu. Tā, tūlītās. Pāriesim, paskatīsimies, kur mēs varam pāriet. Tā. Nu, droši, ja jums ir kaut kādi jautājumi, jūs droši man čatiņā varat ierakstīt, vai es esmu pacentusies jums atbildēt visus, nezinu, nemāku pateikt jums. Nu, lūk, es esmu tagad, jūs redzat ETS sistēmu, pareizi? Ja? Un te ir tāda sadaļa, kā sagatavot dokumentu no veidlapas. Mēs izvēlamies no veidlapas, tālāk mēs ejam, kur ir gada pārskati. Tālāk mēs izvēlamies gada pārskats. Viņš uzreiz automātiski piedāvā tālāk iet. Tad mēs spiežam turpināt. Tad mēs spiežam turpināt biedrību un nodibinājumu gada pārskats. Un te mēs esam sadaļā, kas saucās gada pārskats par šo te periodu. Atlasīt no datubāzes iepriekšējo gadu, ja nepieciešams, viņš atlasa. Tālāk mēs ievadam informāciju par darbinieku skaitu, par sfēru, kurā mēs darbojamies. Vai 1, vai 2, vai cik jums tur ir bijuši darbiniekus, kā mēs skaidām. Mēs saskaitām katru mēnesi. Varbūt, ka nav neviena darbinieka? Varbūt tā, ka nav neviena, bet mēs saskaitām visus mēnešus un izdalām uz mēnešu skaitu. Nu, katrā mēnesī, cik ir darbinieki, 0, 0, 0, 5, 5, 5, un tad izdalām uz mēnešu skaitu. Tā mēs iegūstam skaitu, cik jāraksta darbinieki. Tālāk, tā kā ir ieņēmuma izdevuma pārskats, tad mēs skatāmies, kas mums ir ieņēmumi. Mēs sadalām, kas ir iestāšanās naudas, ziedojumi, mantojumi, dotācijas. Kultūra kapitāla fonds visticamāk ies vai nu pie dotācijas, vai nu pie 5. ele, kas ir Eiropas Savienības, un atkarībā kāds tas finansējums ir. Varētu būt, ka pie 5. ele, kas ir Eiropas Savienības un ārvalstu fondu saņemtais finansējums, visticamāk, un tad mēs skatāmies izdevumus. Kopsummas viņš summē. Izdevumi mums jāskatās ir maksājumi personām. Tas būs noteikti tas cipars, kas ir iesniegts fiziskām personām izmaksātas summas atskaites. Tur parādīsies viss kopējais cipars, cik ir kopā iesniegts fiziskām personām izmaksātas summas. Tas ir autora atlīdzības, tās var būt uzņēmumu līgumi, tālāk materiālajie izdevumi. Tad ir algas un sociālais nodoklis no algām. Tad ir pamatlīdzekļu nolietojums un citi izdevumi. Un tā mēs saliekam visus ieņēmumus un izdevumus, kas mums ir. Un tad mums ir saglabājumi pārbaudam. Obligāti, tagad jūs lietojat EDS sistēmu, cik jūs varat, tik jūs norādat saglabāt un pārbaudīt šo te sadaļu. Tā, 1 sekundīti drusciņ.
Nu, lūk, un mēs pārbaudām katru cipariņu, kas mums ir ieņēmuma izdevumi. Un obligāti mēs nospiežam saglabāt, un tad, kad mums viss ir savadīts, saglabāt un pārbaudīt, tad viņš izmetīs tās kļūdiņas, kur kaut kas jāpalielabo vai neprecīzi vai kaut kas mainījies. Un tad ir, ja ir ziedojumi, tad obligāti arī jānorāda, no kādi ziedojumi, anonīmi, mērķa, bezmērķa, fiziskas personas, juridiskas personas. Detalizēti mēs izējam cauri un ieliekam šos te saņemtos ziedojumus un izlietojumu, kur mēs esam izlietojuši. Ja jūs neesat sabiedriskā labuma organizācija, tad jums ir drusku labāk. Jums nav jāsniedz papildus vēl atskaite, kas ir ziņojums un nākotnes turpināšanas darbības turpinājuma šis pārskats, bet es ieteiktu paskatīties arī iepriekšējās šīs nodarbības, kur ir pa gada pārskatiem arī stāstīts un varbūt tās kaut kad tuvāk gada pārskatiem arī pastāstīšu detalizētāk, bet īstumā šādā te veidā mēs izējam cauri. Lūk. Un tas dokuments, kas ir, ko mēs, ir ziņojums, kur mēs varam aprakstīt, ko mēs esam darījuši, ar ko mēs esam nodarbojušies. Ja mums nav sabiedriskā labuma organizācijas status, mums arī administratīvo izdevumu pārskats var būt, viņš nebūs, tāpēc, ka jums obligāti nav jāievēro šīs normas, kas ir sabiedriskā labuma organizācijām. Ja ir status, tad ir tad ir trakāk drusciņi. Lūk. Tas ir apmēram īsumā par biedrību šiem te atskaitēm, bet biedrībām, manuprāt, ka ir ļoti jāskatās, kas ir, kas nav, un to mēs par pusotru stundu šitādā ātrā skrējienā neiziesim cauri. Lūk, tā, es vēl gribēju, ko es jums vēl gribēju parādīt, vai pastāstīt. Šeit ir pielikumā jums materiālā arī būs tie visi veidi, kas jau man bieži ir bijis par šiem te veidiem, kādi atvieglojumi, kas ir, kas nav. Un te ir tāds vispārējais apkopojums, cik bieži kādas atskaites jāsniedz vai nav jāsniedz, vai jāmaksā kaut kas vai nav jāmaksā. Un vienkārši ejam cauri un skatāmies, un lai jums ir superīgs šis 2022. Gads, neskatoties uz visām ķibelēm un visām raizēm un visiem pārdzīvojumiem, kas mums notiek apkārt. Es ceru, ka es izskaidroju, un būs jums vieglāk sataisīt atskaites un pārskatus, un cerams, ka vismaz mierīgāk varbūt tās arī. Tā, jautājumi vēl kādi te ir ierakstījušies. Es ceru, ka es jums šitajā gadā esmu palīdzējuši tikt galā ar šitām visām ķibelēm un piņģerotiem, kas ir ar atskaitēm, pārskatiem, nodokļiem, līgumiem. Droši Ojārs var jautāt, un es varu atbildēt uz jautājumiem. Jā, jautājums pavisam vienkārši ir. Vai, piemēram, jūs, vai es nezinu, vai kaut kāda firma, vai kaut kāda cilvēka, kas par nelielu, bet godīgu samaksu var sakārtot visus šitos jautājumus, ja es iedodu, piemēram, tur visus savus izdevumus un ienākumus, un vispār par to nekad vairs neuztraucos. Tāda lieta pastāv. Es pati darbojos grāmatvedību pakalpojumu uzņēmumā, un mēs strādājam gan ar saimnieciskās darbības veicējiem, gan ar mikronodokļu maksātājiem, gan ar biedrībām. Cik tas maksā? Atkarībā no jūsu apjoma, sākot no kādiem 70 eiro mēnesī plus PVN. Bet tas ir runājums jautājums. Vai jūs varat atsūtīt savus kontaktus? Es gribētu jums parunāt par šo tēmu. Prezentācijas sākumā es jums iedošu tūlītās kontaktus savējos. Te, kur apakšā ir mani kontakti, es varu čatiņā jums ielikt iekšā savus kontaktus arī. Kāds viņi var ievilkt kaut kā? Tūlītās es jums ielikšu čatiņā, lai jums čatiņā ir viņi.
Tā. 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 Te, kur jums būs čakiņām? Aha. Kā viņu var iesēvot nekādīgi, ja? Nevar? Es nezinu, kā kopija, ja? Kopija nesagat. Nokopējot. Vai printskrīnu uztaisot. Tādā veidā. Tā. Labi. Paldies jums. Superīgi. Nu, fēni. Jā, Robert. Līdz kuram datumam ir jāiesniedz? Es galveno nepateicu, bija biedrībā. Visi tie, kas ir ļoti sasparojušies un visi zina, agrāk bija jāiesniedz 31. martam, bet tā kā visi gada pārskati ir pagarināti līdz pa 3 mēnešiem, tas nozīmē biedrības un nodibinājumu iesniedz līdz 30. jūnijam un savukārt SIA iesniedz līdz 1. augustam. Paldies. Forši. Un saimnieciskās darbības veicēji līdz 1. jūnijam, tiem, kam ir pārsniegums 62,500, tiem ir 1. jūlijas. Nu, lūk. Lai jums superīgi saulaina diena, un tiekamies nākamajās reizēs un rakstat, vai jums tas nodara vai nenodara, vai jums vajag šādas te pasākumus. Manuprāt, ka vajag, un es ceru, ka tas jums vienkārši tā solīts pa solītim saliku, lai jūs varat uzzīmēt to savu gada atskaita, lai jums ir forši un feini. Paldies jums!